Jā, labvakar visiem. Sāksim. Sagaidījām visus nokavējušos, kas vēlāk pieslēdzās. Mans vārds ir Dainis Nordmanis, un šodien, tuvāko stundu, pavadīsim kopā. Es ceru, ka būs interesanti. Un vispirms mums ir jāpasaka obligātais teikums: uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Atklāšu noslēpumu, runa būs iespējams arī par uzturu bagātinātājiem. Bet mazliet sākumā par sevi. Dainis pirms 11 gadiem patika, arī tagad patīk aktīvs dzīvesveids. Staigājām garos pārgājienos, 200, 300 km, staigājām, rāpāmies pa kalniem, slēpojām, viss bija kārtībā. Zāles nelietoju, jūtos labi, bet tam visam fonā bija slimoju, divas, trīs reizes gadā. Pavasara, rudens gripas, visas bija manas augstēšanās, nebija nekāda problēma noķert jebko. Galvas sāpes, jā, bet nu galva jau visiem, kā mēs zinām, sāp. Iesnas, tikko slapjas kājas vai bišķiņi slapja galva, iesnas klāt. Herpes uz lūpām, katru otro mēnesi. Asinsspiediens sāk šūpoties, ko es tā piefiksēju, teiksim, pieceļoties strauji augšā, zvaigznītes skrien gar acīm. Asinsspiediens, laikam jau tie gadi tādi ir. Sāka sāpēt mazliet locītavas, sāka ceļi krakšķēt, bija dažas gremošanas problēmas, bet ar to visu var dzīvot, un tāpat kā ļoti daudzi citi, arī es to pieņēmu kā normu. Un es uzskatīju, ka savos 46 gados es biju principā vesels cilvēks. Ar maniem viss bija kārtībā. Ir pagājuši 11 gadi kopš tā brīža. Joprojām zāles nelietoju, jūtos labi, un atkal es uzskatu, ka es esmu principā vesels cilvēks jau savos 57 gados. Un šodien es gribu jums pastāstīt to savu pieredzi, zināšanas, un šīs zināšanas ir vērtīgas tikai tad, ja viņas praktiski pielieto. Ko es esmu praktiski pielietojis, ko es esmu uzzinājis šajos 11 gados, kad, jā, arī šajos 57 es jūtos vesels cilvēks, un tā buķetīte, kuru mēs redzējām iepriekš, principā viņa mani vairs dzīvot netraucē. Zināšanas mums nāk no ļoti cienījama zinātnieka. Tas ir doktors Pauls Kleitons. Un es šodien gribu jums pastāstīt, parādīt principā viņa prezentāciju, kas ir 10 soļi ceļā uz veselību. Un tam visam pamatā ir uz pierādījumiem balstīta jauna nozare, kura saucās uzturu farmakoloģija. Doktors Pauls Kleitons ir profesionāls zinātnieks, kā jūs redzat, Oksfordas uzturas smadzeņu uzvedības pētniecības institūta biedrs, un visas regālijas tepat ir grūti aprakstīt. Ļoti daudzu grāmatu autors. Šeit jūs redzat viņa bloga adresi drpaulkleitons.eu. Ļoti interesanti raksti, iesaku visiem viņu apmeklēt. Un šodien mēs runāsim par veselības protokolu. Tā tad ir 10 soļi, un šajos 10 soļos ietilpst tas, ko mēs saucam par zinzīno veselības protokolu. Ja, tie ir tie paši pirmie 3 soļi, lai mēs varētu ļoti nopietni savam organismam palīdzēt ar paša spēkiem. 3 soļi - kvalitatīvs šūnu membrāns visā organismā, omega-6, omega-3 balanss. Otrais solis ir sabalansēta, atjaunota zarnu trakta darbība. Un tad, kad tas ir izdarīts, mēs varam pilnvērtīgi pabarot visus savus šūnas, visus orgānus, visu. Jo mēs esam tas, ko mēs ēdam, un es gribētu papildināt, mēs esam tas, ko mūsu organisms ir spējīgs uzņemt no apēstā. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Jūs sapratīsiet, kāpēc. Mēs esam tas, ko mēs ēdam. Principā jāsaprot, ir diezgan burtiski, jo mēs esam 31 triljona šūnu kopums. Katru mūsu dzīves sekundi, tātad sekunda pagāja, 1 līdz 2 miljoni šūnas mūsu organismā ir gājušas bojā, atmirušas, un
tikpat daudz mūsu organisms veidojas ir jaunas. Un šīs jaunās šūnas mēs varam izveidot, diemžēl, ne no saules un mīlestības, bet no tās pārtikas, kuru mēs uzņemam. Tie ir tie būvmateriāli, no kā mēs veidojam jaunas šūnas, audus, orgānus, principā visu organismu, jo viss mūsu organisms nepārtraukti atjaunojās un reģenerējās. Un ja mēs skatāmies, kad ja mēs būvējam sevi no tā, ko mēs ēdam, tad ir jākonstatē fakts, ka ir mainījusies mums pieejamā pārtika. Mums ir ļoti liela izvēle ar ļoti garšīgu, krāsainos iepakojumos, ar gariem derīguma termiņiem, ļoti labi pagatavotu, lai viņi būtu, lai mēs viņu pirktu un pat iegūtu zināmā mērā atkarību. Bet ir jāsaprot, ka ir 21. gadsimts, un tā bilde ir tāda, ka jā, mēs ņemam šo garšīgo, kraukšķīgo pārtiku, liekam uz sava šķīvja, bet realitāte ir tāda, ka mums ir praktiski vajadzīgs arī blakus otrs šķīvis ar visām nepieciešamām uzturvielām, kas mūsu organismam ir vajadzīgs, lai mēs sev varētu tiešām pilnvērtīgi pabarot. Tāda ir šī 21. gadsimta realitāte. Pārtika ir mainījusies, un, ja mēs kādreiz ēdām mātes dabas doto, tad tā bija īsta, dabīgi izaugusi, izaudzēta pārtika, bagāta ar vitamīniem, minerālvielām, ar visu nepieciešamo mūsu organismam, tad, diemžēl, šobrīd mēs ēdam cilvēka gatavotu ēdienu. Ir notikusies tā saucamā pārtikas ražošanas industrializācija, ir lieli pārtikas ražošanas uzņēmumi, kuri godam tiek galā ar savu uzdevumu pabarot ļoti lielas tautas masas, bet viņu galvenais uzdevums ir arī saražot ātrāk, efektīvāk, arī lētāk, ar garākiem derīguma termiņiem. Un, diemžēl, viņu intereses nekādā veidā neskar to, kas notiks ar mums, kad mēs šo pārtiku liksim sevī iekšā. Rezultātā mēs iegūstam, kā jau teicu, krāsainu, dažādu, arī garšīgu pārtiku ar zemu galveno uzturvielu daudzumu, daudz cukura, daudz tukšo kaloriju, maz šķiedrvielu un ļoti nelīdzsvarotu divu neaizvietojamo augstskābju omega 6 un omega 3 attiecību. Par to mēs arī parunāsim mazliet sīkāk. Tātad omega 6 un omega 3 neaizvietojamās augstskābes mūsu organisms pats viņas nesintēzē, mēs viņas varam apēst tikai ar mūsu pārtiku. Omega 6 pa lielam ir visa virzemes izcelsmes pārtika, visas augļu eļļas, miltu izstrādājumi, gaļas ar atsevišķiem izņēmumiem, protams. Un omega 3 savukārt pamatā ir visi jūras produkti. Ja mēs skatāmies uz to, kā mūsu pārtika ir mainījusies, kā mūsu uzturs ir mainījies, ja mēs paskatāmies pagātnē, vēsturiski, tad cilvēka ķermenis ir būvēts tā, ka mums šīs divas neaizvietojamās augstskābes būtu jāuzņem balansā 1:1. Tā daba to ir paredzējusi. Ja mēs runājam konkrēti par Latviju, tad līdz 20. gadsimta 80. gadu beigām, kad pārtiku ražoja tiešām dabīgā veidā, ļoti daudz cilvēki gatavoja savu ēdienu mājās, ļoti daudziem bija savi mazdārziņi, un tad šis balans bija apmēram 4:1. Eiropā dotā brīdī vidējais šis rādītājs jau ir 15:1. Tātad 15 omega 6 un 1 omega 3 porcija. Pasaules veselības organizācija rekomendē ļoti tā pieticīgi 5:1 balansu. Savukārt zinātne saka, ka tā normālā drošā robeža, kad mēs varam justies droši attiecībā uz savu veselību, tā ir attiecība 3:1. Kāpēc ir tik ļoti svarīgs šis balanss? Tie, kas ir pirmo reizi, būs interesanti. Tātad, kā jau es teicu, dotā brīdī Eiropas vidējais disbalans ir apmēram 15:1. Un, kā jau minēju jau iepriekš, mēs visi sastāvam no šūnām. Un mūsu šūnām ir šūnu membrānas, un šīs mūsu šūnu membrānas tiek būvētas pamatā no šīm divām neaizvietojamām augstskābēm. Omega 6 ir cietā saite mūsu šūnu membrānās, omega 3 ir elastīgā saite. Un es jums gribu piedāvāt tādu skolas līmeņa zīmējumu.
ļoti schematisku, lai mēs saprastu, kā tas funkcionāli darbojās. Šeit ir šūna, šūnas membrāna, un ja šis balanss ir tāds, kāds ir daba paredzējusi, 1 pret 1, ja mēs katru dienu esam apēduši vienu porciju omega-6 un tādu pašu porciju omega-3, tad mūsu jaunā šūna piedzimst un ir balansā. Barības vielas, viss nepieciešamais šūnas vielapmaiņai, šūnā iekļūst caur šo elastīgo omega-3 saitīti. Savukārt toksīni, atkritumi, visas šlakvielas tieši tādā pašā veidā caur šo elastīgo omega-3 saiti tiek izvadītas ārā. Šūna ir tīra, pēdus, sakārtota, tā kā daba to ir paredzējusi. Bet, ja mēs ikdienā apēdām šo omega-6 15 reizes vairāk, tad tā jaunā šūna būvējās no tiem būvmateriāliem, ko mēs viņai esam piegādājuši. Rezultātā mēs iegūstam 15 cietas, neelastīgas saites, tādu pamatīgu ķīnas mūri un vienu šauru svārciņus. Rezultātā barības vielas ne visas spēja iekļūt šūnā iekšā nepieciešamajā daudzumā, kas būtu pusbēda, lai viņi ir badā, viņi tik un tā dzīvos, bet viņi turpina dzīvot, un šie visi toksīni un atkritumi nepilnvērtīgi no šūnas tiek izvadīti ārā. Rezultātā mēs iegūstam iekaisuma procesu mūsu organismā jau šūnu līmenī. Un tas ir principā tikai laika jautājums, kad varētu rasties kaut kādas problēmas, par tām mēs arī parunāsim. Vēl daži fakti. Tātad šodien nebūs daudz skaitļu un faktu, bet tie, kuri būs, tie ir būtiski un svarīgi. Omega-3 ir dabīgais asins šķidrinātājs, un tai koncentrācijai asinīs būtu jābūt no 8 līdz 12%. Ja? Tad mūsu asins ir pareizā viskozitātē, attiecīgi sirdī ir viegli izpumpēt, apasiņot visu mūsu ķermeni. Kā rāda analīze, pie vidējā disbalansa 15 pret 1, šis omega-3 uzkrājums ir vidēji no 2 līdz 3%, principā 4 reizes mazāks. Tas nenozīmē, ka mūsu asins ir 4 reizes biezākas, bet tas nozīmē to, ka viņas ir biezākas un tā ir pastāvīga, nepārtraukta, pastiprināta lodze uz sirds asinsvadu sistēmu. Ja mēs iedomājamies, kad automašīnu mēs noraujam rokas bremzi un mēģinām braukt, kaut kādu brīdi mēs brauksim, tāpat arī mūsu sirsniņa, kaut kādu brīdi viņa darbojās, viņa ir spēcīga un izturīga, bet agri vai vēlu kaut kādas problēmas var rasties. Un, kā mēs zinām, dotā brīdī gan Latvijā, gan pasaulē, diemžēl, nāves cēlonis numur 1 ir tieši sirds un asinsvadu problēmas. Pie šāda disbalansa, pie tāda maza omega-3 koncentrācijas, neizbēgami asinsspiediena problēmas ir ļoti, ļoti loģisks, fizioloģisks rezultāts. Pieaugušu cilvēku kopējais asinsvadu garums sasniedz no 100 līdz 160 tūkstošiem kilometru. Tas ir prātām neaptverams cipars 4 reizes apkārt zemeslodei. Kā es saku, man ir grūti iedomāties, ka mani izrullētu no Jelgavas līdz Rīgai, ja? Bet tas ir 4 reizes apkārt zemeslodei. Un 85% no visas šīs asinsrites veidos mazie smalkie kapilāri. Iekšējā orgāna, smadzenes un tā tālāk. Un te ir būtisks fakts, kad smalkie kapilāri pēc izmēra ir salīdzināmi ar asins šūnas izmēru. Un, lai viņus pilnvērtīgi apasiņotu, tātad 85% no mūsu asinsrites, tai asins šūnai ir jābūt elastīgai. Tai šūnas membrānai ir jābūt elastīgai, lai asins šūna var saspiesties un izslīdēt šiem kapilāriem cauri. Aiznest mūsu smadzenēm visas nepieciešamās barības vielas, skābekli un tā tālāk. Ja šūna ir balansā, elastīga, tas nozīmē, ka viss ir kārtībā, mums par to galvu nesāp. Ja ir šis disbalanss, tad, jā, burtiski tā arī sanāk, ļoti iespējams, ka tā galva tiešām arī sāp, un ne tikai galva. Ir problēmas 85% no mūsu asinsrites. Vēl kas būtu jāzina, tātad omega-6 ir atbild par asinsreci, kā jau mēs pieminējām, omega-3 ir asins šķidrinātājs, tātad šai funkcijai ir jābūt stabilai, tāda, kāda daba to ir paredzējusi. Omega-6 atbild par jauno šūnu dalīšanos, šūnu augšanas stimulēšanu, savukārt omega-3 ir tā, kas mūsu organismā
diezgan sarežģītu hormonālu procesu rezultātā kontrolē šos procesus. Ja mums ir balanss, tad jaunās šūnas veidojās, dalās, aug, tā kā daba to ir paredzējuši. Ja mums ir disbalans uz omega 6 pusi, tas nozīmē, ka jauno šūnu dalīšanās process ir ārpus kontrolas. Nekontrolēti veidosies labas, sliktas un jebkāda veida šūnas. Omega 6 ir tā, kas mūsu organismā atbild par iekaisuma procesa sākšanos. Nonākot kaut kādai infekcijai, kaut vai ieraujam pirkstā skabāru, omega 6 būs tā, kas sāk šo iekaisumu procesu, paziņos organismam, tur ir problēma. Organisms mobilizē imunitāti, cīnās ar šo skabārgu, mēģina viņu tur izdabūt ārā, veidojas trūtas, apsārtums un tā tālāk. Savukārt omega 3 ir tā, kas šo iekaisuma procesu kontrolē. Tātad, ja mums ir balanss, nepieciešamais, tad mums iekaisuma process ir sācies, un tāpat mēs viņu varam arī izslēgt un pabeigt. Ja mums ir disbalans uz omega 6 pusi, tas nozīmē, ka nekontrolēts iekaisuma process turpinās attīstīties, jo nebūs tas resurss, kas viņu varētu apturēt un pabeigt. Nekontrolēts iekaisuma process organismā, tas ir tas, pie kā noved disbalans. Šeit jūs redzat tikai dažas no diagnozēm. Šīs nav infekcijas, mēs viņus nevaram nekādā citā veidā noķert. Tās visas ir hroniska iekaisuma, ilgstoša hroniska iekaisuma sekas. Mūsdienās to ļoti bieži sauc arī par dzīvesveida saslimšanām. Migrēnas, alerģijas, asinsspiediena problēmas, sirdslimības, demence, diabetes, dermatīts un tā tālāk. Ļoti daudz, šeit ir tikai dažas. Katrā gadījumā, ja jums ir šādas problēmas, noteikti konsultējieties ar savu ģimenes ārstu, veiciet izmeklējumus un veiciet arī kaut kādus ārstēšanās procesus. Bet ir jāsaprot, ka šīs ir sekas. Iemesls ir kronisks iekaisums, un kā mēs sapratām, kroniska iekaisuma, šī kroniskā iekaisuma iemesls ir pamatā disbalans starp omega 6 un omega 3. Kā tad samazināt šos kroniskā iekaisuma procesu organismā? Ļoti vienkārši. Atjaunot normālu omega 6, omega 3 balansu, un mēs iegūsim savā organismā jau šūnu līmenī noturīgu vidi pret iekaisuma procesiem. Un kā rāda mūsu pieredze, ir ļoti daudz piemēru, kad jā, mēs nevaram izārstēt, bet iedodot organismam visus nepieciešamos resursus, kad organisms ir ilglaicīgi bijis balansā un reģenerēties, jaunās šūnas veidojušās balansā, ļoti daudzos gadījumos šīs diagnozes viņas pārtrauc traucēt dzīvot. Loģisks jautājums, kā tad uzzināt savu omega 6, omega 3 taukskādu līdzsvaru? Atbilde ir ļoti vienkārša. Kompānija Zinzino sadarbojas ar neatkarīgu izmeklējumu laboratoriju. Tas ir Vitas Analytical Service laboratorija Norvēģijā. Šeit jūs redzat tikai dažus viņu sadarbības partnerus - Stanfordas, Hārvardas, Kembridžas, Oksfordas universitātes. Tā ir neatkarīga laboratorija, kur veids dažāda veida izmeklējumus. Un šī laboratorija priekš mums ir sagatavojusi tausā asins parauga testu komplektiņu, ar kura palīdzību mēs mājas apstākļos varam droši, pareizi noņemt dažas asins pildes no pirksta, uzlikt uz speciālu papīrīšu, nožāvēt un ar parasto pastu aizsūtīt uz laboratoriju uz izmeklējumiem. Un skatoties, kā strādājis ir pasts, vidēji 2-3 nedēļu laikā mēs ieejot portālā, ievadot savu anonīmu ID kodiņu, kas paliek uz rokas, veicot šo testu, mēs saņemam savu testa rezultātus jūsu izvēlētā valodā uz 21 lapas puses. Mēs šodien neiesim sīki smalki cauri visam testam, gribu tikai pieminēt, jā, pamata rādītāji, tātad omega 6, omega 3 balanss.
Es ceru, ka ir skaidrs, kas tas ir. Omega-3 indeks, tas ir tātad omega-3 koncentrācija asinīs. Garīgais spēks, jeb mentālais indeks, tas parāda to, cik efektīvi tātad ar šādu balansu vai disbalansu ir spējīgs strādāt mūsu smadzenes, mūsu psihe. Miega kvalitāte, stresa noturība un tā tālāk. Šūnu membrānu stāvoklis, tas ir matemātisks indeks, kas rāda, cik tā mūsu šūnu membrāna ir caurlaidīga vai necaurlaidīga, lai notiktu šie pilnvērtīgie vielapmaiņas procesi. Arhidonskābes indeks rāda to, cik efektīvi mūsu organisms ir spējīgs šķelt šo mūsu apēsto omega-6, principā, cik labi viņš šķeļ taukus. Daļai tā ir aizkuņa dziedzera darbība, akna darbība. Aizsardzības vērtība, tas ir rādītājs, kas rāda to, kāda vide dotā brīdī ir manā organismā ar to diētu, kuru es katru dienu patērēju, vai tas ēdiens, ko es katru dienu lietoju, mani ved uz veselību, vai viņš mani ved uz slimību. Tātad šis rādītājs rāda to, vai manā organismā ir šie kroniskā iekaisuma procesi, kuri attīstās, vai viņi nav. Kā mēs redzam šajā te principā sarkanajā testā, mēs redzam, ka aizsardzības vērtība ir nulle. Tas nozīmē, ka šim cilvēkam organismā šie kroniskā iekaisuma procesi fonā grūst, attīstās, un droši vien, kad kādreiz būs arī kaut kādi rezultāti. Vēl testā tiek izanalizētas 11 augstskāpes, kas ir 98% no asinīs esošajām. Un, principā, tā ir visa mūsu ēdienkarte pēdējo 4 mēnešu laikā. Ja mēs testu skatāmies online, tad varam uzklikšķināt uz jebkuru no šiem plusiņiem, jebkurai augstskābei un paskatīties, kādos produktos, produktu grupās viņas ir. Un izvērtēt savu ēdienkarti, savu diētu, cik viņa ir pilnvērtīga, pareizi, konkrēti manam organismam. Uz šodienu mēs esam veikuši vairāk kā 1,3 miljonu testus. Diezgan liels cipars. Uz doto brīdi tā ir lielākā šāda veida datu bāze pasaulē. Un es gribu pievērst jūsu uzmanību, ja mēs skatāmies konkrēti uz Eiropu, kad no šī vairāk kā miljonas testiem 20% ir bijuši cilvēki, kuri apzinīgi ir piegājuši pie savas veselības un ir lietojuši jau papildus omega-3 ikdienas režīmā, un viņi redz, ka, diemžēl, viņu vidējais balans ir 7:1. Tātad ļoti tālu no tās veselīgās normas. Atkārtošu, ka tā drošā robeža ir balans 3:1. Un praktiski 95% no visiem cilvēkiem, mūsu līdzcilvēkiem, viņi ir disbalansā. Mēs varam atjaunot šo organismu balansu 120 dienu laikā. Kāpēc mēs runājam par 120 dienām? Jo tas ir eritrocītu dzīves cikls. Tad 4 mēnešu laikā mūsu organismā visas asins ir nomainījušās, un šīs jaunās asins šūnas arī tiek būvētas no tā, ko mēs esam likuši ikdienā uz savu šķīvi. Un rezultātā mēs pēc 4 mēnešiem varam atkārtot veikt analīzi, nomērīt, kā, ja es esmu kaut ko savā ēdienkartē mainījis, kāds ir rezultāts, vai tas tiešām darbojās. Zinzino ir sava zinātniskā padome. Doktor Paula Kleitona, jūs jau zinat, šeit ir vēl tikai daži, īstenībā šo zinātnieku ir daudz, zinātnieki ar pasaules vārdu, un zinātniskā padome kopā ar kompāniju Zinzino ir izveidojuši tā saucamo veselības protokolu. Tie ir produkti, kas radīti pamatojoties uz zinātniskiem pētījumiem. Un viens no šī veselības protokola, tas pirmais solis, kā jau minēju, ir balanss. Kā tad es varu sasniegt šo balansu tuvu 1:1? Labākais, pareizākais ir regulāri lietojot pārtikas produktus bagātus ar omega-3. Principā viss, kas aug zem ūdens, zivis, jūras veltes, ar piebildi, ka šīs ir savvaļā noķertas zivis, nevis nāk no zivju fermām. Jebšu otrs variants ir katru dienu lietojot omega-3 saturošus uzturu bagātinātājus. Vai derēs jebkurš
Omega 3 uztura bagātinātājs. Ļoti labs jautājums, jo ieejot aptiekā ir vesels plaukts, vismaz pārdesmit dažādi omega 3 preparāti, tā kā izvēlēties ir grūti. Ja jūs pajautāsiet aptiekāram, ko man izvēlēties, jums visticamāk saņemsiet sekojušas atbildes, kad šim ir akcija, nu, un šo pērk visbiežāk. Šis ir vislētākais, jā. Bet vai derēs jebkurš, mums ir jāsaprot, kas tad īsti ir omega 3. Un omega 3 pirmavots ir mikroaļģis, kuras apēd kaut kādi jūras iemītnieki, un dabīgā šajā te barības ķēdē viņi nonāk līdz tai zivij, kura tiek nozvejota, aizvest uz rūpnīcu un no viņas iegūst šo omega 3 koncentrātu. Bet omega 3 ir ļoti nestabila viela, un lai viņa šajā pudelītē, kapsulā un arī zivī, lai šī omega 3 būtu stabila, ir nepieciešams kaut kāds stabilizators, jeb antioksidants. Un dzīvajā dabā omega 3 vienmēr ir kopā ar dabīgo antioksidantu, un tie ir polifenoli. Ja mēs skatāmies konkrēti uz zivi, ja, tad zivtiņā polifenoli ir tās zivs smirdīgā daļa. Nu, lūk, tad, kad no šīs zivs iegūst zivju eļļu, jeb omega 3, viņa ir nepieciešams ar kaut ko stabilizēt, lai viņa nesabojātos jau tajā pudelītē vai kapsulā. Un ko ir izdarījis Zinzino? Zinzino ir atkārtojis šo dabas formulu un mūsu balanceļa. Mēs arī to nesaucam par zivju eļļu, bet par balanceļu, jo tas ir produkts, ar kuru mēs varam tiešām atjaunot balansu. Un tas ir ar analīzēm pierādīts fakts, ka tas tiešām darbojās. Mēs atkārtojam šo dabas formulu, un šī zivju eļļa, kur ir viņas sastāvā, tiek stabilizēta ar polifenoliem. Mūsu gadījumā šie polifenoli nāk no Spānijas, no īpaši pikola olīvu šķirnes, kur tiek novāktas nevis tad, kad viņas ir gatavas, bet tad, kad šis polifenola līmenis ir maksimāli augsts. Tā nav pārtikā lietojama olīveļa, kuru lieto balansējas omega 3 stabilizēšanai. Jo es esmu dzirdējis versijas, noklausoties līdzīgas prezentācijas. Cilvēki saka, nu skaidrs, es nopirkšu omega 3 un es nopirkšu olīveļu, un tad jau man viss būs kārtībā. Diemžēl nesanāks. Te jūs redzat, ka labākai pārtikas olīveļai šis polifenola līmenis ir apmēram 150 vienības. Tas, ko lieto balansējai, parastajai ir 500 vienības un vairāk. Premium klases balansējai ir vēl lielāka šo polifenolu koncentrācija. Nu, lūk, un Zinzino piedāvā veselu līniju ar dažādiem balanses produktiem. Šīs ir balanses eļļas, ir eļļa parastā ar dažādām garšām, ir ūdenī šķīstošā balanses eļļa cilvēkiem ar specifiskām veselības problēmām, vegāniem, veģetāriešiem ir vegānā balanses eļļa, kur tiek iegūta omega 3 tiek iegūta no pirmā avota, tātad no mikroaļģēm, un ceļojumiem ir šī pati balanses eļļa arī kapsulās. Speciāli bērniem ir balansēļa ar tutti frutti, tātad multi-augļu garšu. Bērniem garšo, arī dažiem pieaugušajiem garšo. Un ir ļoti būtiska lieta, kad kāpēc balansēļa dod rezultātus, jo mēs lietojam devu atkarībā no svara. Vēl, lai mēs pārliecinātos, kāpēc tiešām balansēļa darbojās, jo, ja mēs skatījāmies šo testu statistiku, tad no 1,3 miljoniem 20%, kuri bija lietojuši kaut kādus omega 3 produktus, diemžēl rezultāts nebija. Šeit es gribu atsaukties uz Zviedru kompānijas Sintef veikto pētījumu. Šeit nav minēti konkrēti brendi, bet šeit ir produktu kombinācijas, tātad omega 3 ar dažādiem stabilizatoriem. Un šie stabiņi rāda to, cik stundas nonākot mūsu organismā, šī omega 3 ir aktīva, dzīva, darboties spējīga. Un šie pirmie 3 stabiņi principā parāda dotā brīdī 100% visu to, ko
varam nopirkt aptiekās, pasūtīt internetā, jo visi šie omega-3 produkti ir stabilizēti ar E-vitamīnu, jeb alfa-tokoferoliem, jeb ar astaksantīnu. Un mēs redzam, ka labākais rādītājs ir apmēram 15 stundas, 15, 16 stundas, bet mūsu organismā jaunās šūnas mirst un dzimst nepārtraukti 24 stundas diennaktī. Un mums ir jānodrošina visām jaunām šūnām šis būvmateriāls. Un vienīgā kombinācija ir šī dabas dotā formula. Daba ir gudra un viņa ir parūpējusies. Omega-3 kopā ar polifenoliem. Tā ir tā kombinācija, kura tiešām mūsu organismā ir spējīga dzīvot līdz 35 stundām. Tātad omega-3 šī balansēļas karotīte, ko es pusdienās vai vakarā apēdu, viņa 35 stundas ir aktīva manā organismā. Viņa ir spējīga iziet cauri visam gaimošanas traktam, uzsūkties asinīs, un asinis ar aktīvu, bagātinātu omega-3 apasiņo visu ķermeni, visus orgānus, piedalās visu jauno šūnu veidošanā. Un, kā jau es minēju, ir ļoti būtiski lietot pareizu devu atkarībā no sava svara. Jo mazam bērnam ir viens šūnu daudzums, kas ir jāpabaro, un pieaugušajam arī pieaugušie var būt 60 kg un 140 kg. Katram ir savs daudzums. Tātad, jo tu esi lielāks, nu, jo tev, jā, šīs balansējas būs vajadzīgas vairāk. Un 95% gadījumu Sinzino balanss produktu lietotājiem pēc 120 dienām, taisot atkārtoto testu, mēs redzam, ka jā, var sasniegt balansu 3:1 vai pat labāku. Tie nav 100%, jo katrs organisms ir savādāks, katrs reaģē savādāk, bet principā tendence ir tāda, ka mēs redzam, ka ir beidzot produkts, kas tiešām reāli darbojās. Un ļoti bieži šis otrais atkārtotais tests jau ir šāds te zaļš balans 1,8, omega-3 piesātinājums, kā mēs redzam, jau virs minimālā 9,5% un tā tālāk. Viss lauciņi ir skaisti un zaļi. Iegūmi veselībai nonākot balansā, tas, ko saka Eiropas pārtikas nekaitīguma institūcija, normāla smadzeņu darbība, pilnīgi skaidrs. Asins šūnas elastīgas var pilnvērtīgi apasiņot mūsu smadzenes. Un jāpiemitina vēl, ka mūsu smadzenes pa 60% sastāv no taukiem, no kuriem 40% ir omega-3 DHA taukskābe. Tā ir ļoti, ļoti būtiska sastāvdaļa. Normāla sirdsdarbība, normāla imūnsistēmas darbība, un šeit ir vēl mazliet garāks sarakstīns. Katrs var ieraudzīt, vai potenciāla nonākšana balansā varētu iedot man kaut kādus veselības uzlabojumus. Visi Zinzino produkti ir reģistrēti visās valstīs, kurās kompānija strādā. Mums ir visi nepieciešamie certifikāti. Mēs lepojamies, ka mūsu produktam ir arī GMP certifikāts, augstākās ražošanas kvalitātes certifikāts. Mums ir arī Informed Choice certifikāts, kas nozīmē, ka šos produktus var lietot un lieto nu jau ļoti daudz pasaules klases profesionālie sportisti. Lūk, tāds ir īsais stāsts, bet es zinu, ka ir cilvēki, kuriem vajag pierādījumus. Lai cik paradoxāli nebūtu, bet ieejot veikalā, lielveikalā, ieraugot kaut ko jaunu, neredzētu, skaistā iepakojumā, cilvēki bez domāšanas viņi ieliek savā plauktā, o, es pagaršošu, varbūt, ka būs kaut kas labs, neizlasot, no kā viņš ir ražots, kur viņš ir ražots un tā tālāk. Bet tad, kad runa iet par uzturbagātinātājiem, tad ir ļoti liela uzmanība. Nu, lūk, ir portāls PubMed. Šajā portālā tiek apkopoti visi reāli klīniskie pētījumi. Šeit atkal tāpat kā Google ir meklētājs, varat ierakstīt sev interesējošos atslēgas vārdus, kādu problēmu jūs gribat ieraudzīt, un ieraudzīt rezultātus, vai par šo jūsu situāciju ir bijuši kaut kādi klīniskie pētījumi vai nav.
Es gribētu atsaukties no šī portāla uz vienu no pētījumiem. Tā ir Artemīdas Timopoulos. Viņa ir vadošā omega-6, omega-3 balanss pētniece pasaulē. Un šis ir viņas klīniskais pētījums ar mazu konspektiņu. Tātad, esot balansā zem 3 pret 1, sievietēm samazinās risks saslimt ar krūtsvēzi. Balans zem 4 pret 1, pēkšņs nāves risks no sirds un asinsvadu slimībām samazinās par 70%. Vai jūs zinat labāku dzīvības apdrošināšanu, ņemot vērā, ka tas ir nāves cēlonis numur viens? Samazinās par 70%. Ja tā ir astma, tas nozīmē jābūt balansām 5 pret 1 vai mazākam. Liekas, ka iespējams, ka 5 pret 1 jau ir normāls balans. Nekā nebija. Ja tas ir artrīts, tas nozīmē, ka nekāda uzlabojuma ir jābūt balansam zem 3 pret 1. Onkoloģijas gadījumā ir zem 2,5, tuvāk 1 pret 1. Tie ir Artemīdas Simopulus pētījumu rezultāti. Vēl kas tika novērots lietojot balansēļu, bija novērotas blaknes, ādas elastības uzlabojums. Tātad, lietojot tikai balansēļu, ādas elastības uzlabojums ir par 22% uzlabojis ādas kvalitāti. Protams, jaunās šūnas tiek veidotas, elastīgas, un tā ir arī mūsu āda. Ja balansēļai tiek pielikts vēl vitamīnu komplekss, tad, kā rādīja pētījumi, ādas elastības uzlabojums ir jau par 36,6%. Nu, lūk, tas bija šis veselības, daudz pulkstenis jau ir, veselības protokola pirmais solis - balans. Es ceru, ka visi saprata, cik tas ir nozīmīgs un ka tas principā ir pamats mūsu veselībai. Otrais solis veselības protokolā ir sabalansēta un atjaunota zarnu trakta darbība. Kopējais zarnu garums pieaugušiem cilvēkiem ir no 7 līdz 9 metriem, un tieši mūsu zarnu traktā veidojas 80% no mūsu imunitātes, un 95% no laimes hormona serotonīna arī veidojas tieši tur. Tā kā zarnu trakts lielā mērā reaģē un regulē mūsu emocijas, garstāvokli, depresijas, trauksmes, lēkmes, ļoti, ļoti daudz ko. Un apskatot šo sadaļu, ir divi ļoti iespējams kādam svešvārdi - probiotiķi un prebiotiķi. Tātad probiotiķi ir šis mikrobioms, kas dzīvo mūsu zarnu traktā, savukārt prebiotiķi tas ir šķiedrvielas. Šķiedrvielas, kuras ēd šie probiotiķi. Sāksim ar mikrobiomu. Kā jau es teicu, to iegūmu ir ļoti daudz, sakārtojot šos 100 triljonus mikroorganismu, kas mūsos dzīvo. Uzlabojas imunitāte, tad jūs redzat arī visu pārējo, pazeminās holesterīna līmenis, samazina iekaisuma procesus un tā tālāk. Ja ir problēmas ar šo mikrobiomu, tad atkal ir jautājums, vai palīdzēs papildus šo probiotiķu uzņemšana, jo arī to piedāvājums ir ļoti, ļoti, ļoti liels. Doktors Pauls Kleitons atbildēja uz šo jautājumu sekojoši, kad ja jūsu esošais mikrobioms dotā brīdī ir badā, viņš ir novārdzināts, tad, ja viņiem nav ko ēst, viņi ir nekādi, viņi ir badā, tad iedodot pāris triljonus jaunas mutes, arī viņām nebūs ko ēst. Tā kā jaunu kultūru invāzija šo situāciju neatrisinās. Viņas atrisina un uzlabo situāciju tajā gadījumā, ja jūs esat lietojuši kaut kādas pētīgas antibiotiku, kuras ir bijuši, jā, tad iespējams, ka ir jāpalīdz atjaunot arī probiotiķi. Bet normālā veidā ir jāsaprot, ka mums ir jāpabaro esošais šis mikrobioms. Un, ja viņam būs ko ēst, ja viņš būs spēcīgs, viņš pats tiks ar visu galā. Un tas, ko ēd šis mikrobioms, tās ir šķiedrvielas.
Viņas ir daudz un dažādas, bet arī tur mēs principā visi grēkojam, jo dienā būtu jāpēd no 20 līdz 40 gramiem šo šķiedrvielu. Pirmkārt, pēc daudzuma, otrkārt, pēc dažādības, jo viņas mums ir vajadzīgas daudz un dažādas. Kāpēc viņas ir dažādas, vajadzīgas, tūlīt pastāstīšu. Nu, lūk, un Zinzīno piedāvā arī šādu risinājumu zarnu trakta sakārtošanai. Tas ir līnijas šeiks kā maltītes aizstājējs, un gribētu īpaši uzsvērt zinobiotiku, kas ir 8 dažādu diētisko šķiedrvielu maisījums. Kāpēc mums ir vajadzīgas šīs dažādas šķiedrvielas? Jo tātad šajā resnajā zarnā ir vairākos līmeņos dzīvo dažādas šo mikrobiomu kolonijas, dažādi atšķirīgi organismi, kuri ēd dažādu šo pārtiku, dažādas šķiedrvielas. Un, ja mēs ikdienā neuzņemam pirmkārt pietiekami daudz, viņas ir badā, un ja mēs uzņemam ļoti šauru šo šķiedrvielu spektru, tad arī daļa no šī mikrobioma būs badā. Tas, ko piedāvā Zinzino, ir pabarot šo mikrobiomu visā zarnu trakta garumā. Šis ir šķiedrvielu maisījums ar dažādu molekulāro garumu, kurš metabolizējas dažādos šī zarnu trakta posmos. Rezultātā mēs varam pabarot visu mikrobiomu visā zarnu trakta garumā un atjaunot pilnvērtīgu viņa darbību. Tas, ko mēs drīkstam oficiāli teikt, uzlabo gremošanas sistēmas veselību, līdzsvaro holesterīnu, palīdz samazināt asins cukura līmeņu, straujas izmaiņas pēc maltītēm. Tā ir veselīga un regulāra zarnu trakta darbība. Ticiet man, tas tiešām tā ir. Sabalansēts mikrobioms, resnās zarnas attīrīšana. Un, kad mēs esam tikuši arī ar šo ļoti daudziem diezgan nopietno problēmu, tad ir veselības protokola trešais solis - pilnvērtīgi pabarot visas šūnas, visas mūsu organismu sistēmas. Jo mums ir nepieciešams pilnvērtīgs un sabalansēts uzturs katru dienu. Principā mums ir katru dienu vajadzīga praktiski gan vai visa Mendeļēja tabula, dažādi vitamīni, dažādas minerālu vielas. Un tas, ko piedāvā Zinzino, ir vitamīnu minerālu vielu komplekss XTN, kur ir ļoti gudri saliktas 40, vairāk kā 40 dažādas vielas ar tādu domu, ka viņas vienu otru papildina un palīdz viena otrai organismām pilnvērtīgi absorbēties. Šeit jūs redzat pamata vitamīnu bloku, pamata minerālu bloki, ir antioksidanti, ir tokoferola bloks, aktīvo vielu ekstrakti, tātad beta-karotīns, alfa-karotīns, likopēns un tā tālāk. Ir vesels polifenolu bloks, tātad ļoti spēcīga antioksidantu un minerālu vielu un vitamīnu kopums. To visu, protams, var nopirkt atsevišķās kastītēs, bet, ja tas viss ir salikts tā ar aprēķinu, izējot no aprēķina, ko mūsu ikdienā šī industriāli ražotā pārtika mums vairs iedot nevar. Un šis ir sarēķināts, cik tad mums būtu jāpēd šīs industriāli ražotās lielveikalā nopērkamās pārtikas, lai mēs uzņemtu nepieciešamo šo vitamīnu, minerālu vielu daudzumu, tie dienā būtu vairāk kā 9 kg. Jeb 4 šādas te kapsuliņas. Atkal tas, ko mēs oficiāli drīkstam teikt šādās prezentācijās, vairāk enerģijas, uzlabojot kaulu, locītavu funkcionalitāti, veicina normālu imūnsistēmas darbību. Sīkāk un smalkāk par to, kā cilvēki jūtās, aiciniet, jautājiet cilvēkiem, kuri jūs šodien šeit uzaicināja. Un ar pagājušo gadu mums ir speciāls piedāvājums, speciāls multivitamīnu piedāvājums arī bērniem. Atkal ar multi-augļu garšu, tiešām ļoti garšīgs. Mūsu mazbērns vienkārši laizīdamies būtu gatavs ēst daudz, bet mēs dodam tikai vienu. Imunitāti, uzlabo imunitāti, normāla augšana, kaula attīstība bērniem.
šis ir saturs, pie kura es arī nekavēšos, bet tā tad, ko dara šis multifai? Komplekss bērniem, kā jūs redzat, imūnsistēma, augšanai, kauli, enerģijas ieguve, vielu maiņa, šūnu dalīšanās, DNS sintēze, hormonālā darbība un tā tālāk. Garīgā attīstība, fizioloģiskās funkcijas, nogurums, samazināšana, nervu sistēmas, sirds funkcijas, zobi, mati, āda, redze un tā tālāk. Tas ir speciāli bērniem. Un atkal aprēķins, lai uzņemtu tādu pašu daudzumu ar mūsdienu pieejamo pārtiku, iegūt apmēram 2,6 kg. Vēl ko es gribētu uzsvērt, Protect Plus. Beta-glikāna 1,3, 1,6. Šis lielākajai daļai nav ikdienas lietošanas produkts, bet tai būtu jābūt kastītei, kurai būtu jābūt mājās, dežūrējot šai aptieciņā, kad tikko jūtat, ka būs kaut kādas augstēšanās vai kaut kāda pirmās pazīmes, kad slikti jūtās, ēdam protektu. Tas ir dabīgais imunitātes stimulators, un jūs būsiet pārsteigti par rezultātiem. Liekas, ka būs augstēšanās vai vēl kaut kas. Apēdam 2 kapsulas vakarā, apēdam 2 kapsulas no rīta, un nākamā vakarā jūs redzēsiet, ka viss būs beidziet, pat nesācies. Tā kā rekomendēju tiešām turēt mājas aptieciņā, lai visiem ir. Cīņai ar stresu, protams, kad mēs nevaram apēst tabletītes un gaidīt, ka darbā pret mums cilvēki izturēsies savādāk, jeb šo trolēļbusā, tramvajā, visi kļūs pieklājīgi. Bet, ja ir kaut kādas, ja ir mentālas, neteiksim, problēmas, ja cilvēks dzīvo stresā, ir trauksmes un tā tālāk, tad safrāns ir viens no dabīgiem antidepresantiem, kurš ir pazīstams jau tūkstošiem gadu. Atkal par to iedarbību vaicājiet cilvēkiem, kuri jūs šeit uzaicināja, jo ir ļoti daudz dažādu stāstu, kurus man nav tiesības šeit stāstīt, bet iedarbība ir ļoti, ļoti laba un spēcīga. Rekomendēt varu, teiksim, ļoti lielas garīgās slodzes, stresu situācijās, skolniekiem, studentiem, eksāmenu laikā, sesiju laikā. Ja jums ir jākāpj uz skatuves un jāuzstājās un ir lampu drudis un nezināt, ko darīt, kā savākt domas, ja, mana pieredze Viva tiešām palīdz. Kamēr jūs pie tā nepieradīsiet, pie šādām uzstāšanās reizēm un tā tālāk. Zinošain plus tas ir D vitamīns, vegāns izcelsmes D vitamīns, un mēs piedāvājam arī tādu pašu sausā asins parauga D vitamīnu testu. Nu, lūk, tas ir īsumā par to piedāvājumu. Zinzino veselības protokols. Tātad pirmais solis ir balanss. Pamatu sakārtojam savu organismu šūnu līmenī. Otrais solis ir sakārtojam savu zarnu traktu, lai tur viss notiek, lai tā pārtika, ko mēs liekam iekšā, lai viņi tiešām tiek pārstrādāti normāli, uzsūcās un pabarojam pilnvērtīgi visu savu organismu ar visiem nepieciešamiem vitamīniem, minerālvielām un tā tālāk. Un pārējie soļi, ko rekomendē Pols Kleitons uz veselību. Termiski apstrādāta pārtika. Izvēlamies mazāk termiski apstrādātu, mazāk ceptu, vairāk svaigu, vairāk saltētu. Fiziskās aktivitātes Pola rekomendācija 30 minūtes dienā svīst no fiziskām aktivitātēm. Nevis no bailēm vai pirtī, bet no fiziskām aktivitātēm. Parūpēties par lieko svaru. Te es gribētu piebilst, ka ļoti daudzi piemēri mums ir, kad cilvēki sakārto savu balansu, nonāk balansā, sakārto zarnu traktu. Ir piemēri, kad šis liekā svara problēma atrisinās pati no sevis. Mutes higiēna, parūpējamies, lai tur viss būtu kārtībā, jo tie ir vārti, caur kuriem mēs uzņemam visu pārtiku,
kas mums ir nepieciešama. Ja tur būs kaut kādi iekaisumi, tad mēs viņus, protams, aiznesīsim dziļāk. Uzturēties svaigā gaisā, vairāk nekā īsie pārskrējieni no mājas līdz mašīnai, no mašīnas līdz birojam un atpakaļ caur lielveikalu uz māju. Staigājam svaigā gaisā, ja ir iespējams, guļam pie atvērta loga, vismaz vasarā svaigā gaisā. Par stresu, ja varam izvairīties, izvairamies, ja nē, jūs zinat, ko darīt. Mums ir safrāns un ļoti, ļoti būtiska lieta ir cukurs. Parūpēties par cukuru patēriņu, jo, diemžēl, cukurs ir noslēpts, paslēpts praktiski visos produktos, kur mēs vien pat iedomāties nevaram. Un tie, kas domā, ka veselīgās brokastu pārslas ir ļoti veselīgas, jā, viņas ir ērtas, bet paskatieties otrā pusē, cik tā cukuriņa tur īstenībā ir. Un cik cukuru mēs uzņemam ar kārumu sieriņiem, ar jogurtiņiem, par sulu pakām vispār nav ko runāt. Un, protams, gāzētie saldie dzērieni ir principā viens tīrs cukura avots. Nu, lūk, tas bija īsumā viss. Kopējais zinzīno piedāvājums, jūs šeit redzat, ir vēl daudz pozīcijas, kuras es šodien pat nepieminēju, bet par tām mēs stāstām atsevišķās lekcijās. Mums ir vēl mazliet laika, un es gribu uzreiz atbildēt uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, kurus parasti mēs pēc lekcijas saņemam. Vai es drīkstu lietot balansēju? Ko par to teiks mans ārsts? Situācija ir tāda, ka, diemžēl, vēl lielākā daļa ārstu nav pazīstama ar balansu koncepciju, un ļoti iespējams, ka ārsti zina, ka balansēja ir omega-3 preparāts, un normālā veidā ģimenes ārsts iesaka lietot omega-3 kursa veidā. Palietojiet kaut kādus 2-3 mēnešus un taisiet pauzīti. Kāpēc? Tāpēc, ka šī omega-3 ir stabilizēta ar E-vitamīnu, un ja jūs šo aptiekas omega-3 lietosiet katru dienu, gadiem ilgi, jūs varat pārdozēt šo E-vitamīnu daudzumu. Tas, ko vaicāt ārstam, vai es varu lietot šādu diētu, vai es varu lietot vidusjūras diētu, ēst svaigus salātus ar ļoti labu olīveļu katru dienu, jeb katru otro dienu, ēst ļoti kvalitatīvu zivi. Jā, ārsts saka, o jā, protams, ka tas jau ir ļoti veselīgi, tas ir ļoti labi. Tā ir principā balansēja zivs ar olīveļu. Ar ko balansēļa atšķirās no aptiekās nopērkamajām omega-3? Es ceru, ka ļoti daudz sadzirdēja atbildi, bet atkārtosim vēl. Tātad polifenoli ir būtiskākā atšķirība, jo polifenoli kā antioksidants, kas nodrošina pilnvērtīgu, ilglaicīgu šo omega-3 iedarbību mūsu organismā. Un balanceļā ir lielāka aktīvo vielu koncentrācija, un mēs viņu lietojam atkarībā no tava svara. Kāpēc tests jāsūta uz Norvēģiju, vai to nevar veikt Latvijā? Atbildi ir, to var veikt arī Latvijā. Jūs varat doties uz Gulbi laboratoriju un nodot šādu pašu analīzi. Šī taustkāba analīze jums maksā 118 eiro, asins paraugs no vējas, izpildes laiks apmēram 30 dienas. Rezultātu jūs saņemsiet vienu A4 lapas pusi. Šeit viņa ir. Ir taukskābes, ir kā normālā, parastā, klasiskā analīzē references intervāls un jūsu rezultāts. Visa atbilde. Jeb otrs variants, jūs tomēr izvēlaties Zinzino piedāvājumu, jūs kļūstat par Zinzino abonentu, un tajā gadījumā šis balanss tests jums izmaksā 41 eiro. Tas ir 4 līdz 6 asins pilis no pirksta un detalizēts ziņojums uz 21 lapas puses. Piedāvām ar jūsu personīgo konsultantu, kurš jums palīdzēs izstāstīt, pareizi saprast, ko tad mēs šajā testā īstenībā redzam. Plus ir naudas atgriešanas garantija, ja jūs kļūstat par balansējas abonentu, uztaisat šo pirmo testu, un viņš ir ideāls, viņš ir zaļš,
balans ir 3 pret 1, aizsardzības līmenis ir 100%. Principā tā diēta, ko jūs lietojat, ir ideāla, un jums nekas savā ēšanā nav jāmaina. Darbojas naudas atgriešanas garantija, jūs aizsūtat atpakaļ neizlietotos produktus, un kompānija jums kompensē visu naudu atpakaļ. Jūs esat pavelti, uztaisījuši testu un droši vien paguvuši izdzert vismaz vienu balansējas pudelīti. Nu, lūk, tāds bija mans stāsts. Tās ir tās zināšanas, kuras es šo 11 gadu laikā esmu ieguvis. Un būtiski jau ir nevis iegūt zināšanas, bet viņas praktiski pielietot. Ja mēs sekojam šim veselības protokolam, ja mēs tiešām nonākam balansā, dzīvojam balansā, šis ir mans, kā jūs redzējāt, mans mazais sarakstīns. Ja? Slimoju 2-3 reizes gadā, galvas sāpes, iesnas, herpes, asinsspiediens, locītavas, gremošanas problēmas un tā tālāk. Tā ir pagātne, un atkal es varu teikt, es esmu principā vesels cilvēks savos 57 gados. Zāles nelietoju un jūtos labi. Mans aicinājums ir kļūstiet par Zinzino klientu, noteikti veiciet balansu testu, saprotiet, kur jūs atrodaties, kāda ir tā reālā situācija dotā brīdī, un jums ir iespēja tiešām pašiem saviem spēkiem palīdzēt savai veselībai. Un palīdzēt, protams, arī saviem tuviem cilvēkiem un visiem, kas jums nav vienaldzīgi. Paldies! Ir jau 8, bet ja ir ļoti svarīgi jautājumi, kas nav saistīti ar medicīniskām diagnozēm, es labprāt atbildēšu. Paldies, Daini! Ir ļoti daudz paldies un ir ļoti daudz novērtējumu par vērtīgiem akcentiem, ko tu kārtējo reizi biji iekļāvis savā prezentācijā, atjaunojis un atkal ar jaunu sniegumu pasniedzis jau zināmas lietas. Tā kā paldies tev! Un, manuprāt, ka tu uz visiem jautājumiem atbildēji. Tas, kas te bija jautājums, bet tas ir tiešām saistīts ar vienu no medikamentiem, kas ir saistīts ar diabētu, un tas restīvi čatā jau atbilde ir uzrakstīta, bet īsā atbilde publiski ir tāda, ka viss Zinzino veselības protokols, tas ir tie ir pārtikas koncentrāti, ja, un viņi nekādā veidā nav saistīti ar medicīnu. Uzturfarmakoloģijas produkti vispār ir ļoti augstas koncentrācijas un kvalitātes produkti, kas vienkārši organismā var veikt terapeitisku darbību, tad, kad viņi sāk iedarboties attiecīgi. Ja? Tad, kad jūs nokļūstat šajā augstā balansā, piemēram. Un vienīgā nianse, kas var būt ar visām lietām, ko jūs katrs lietojat, attiecīgi vai nu tie ir medikamenti, vai nu tās ir attiecīgi kaut kādas papildus citas uzturvielas, var paaugstināties viņu uzņemšanas spēja. Kāpēc? Tāpēc, ka šūna kļūst elastīga, un omega-3 ir tiešā veidā atbildīga par šūnas vielmaiņu, un gan uzņemšanu, gan attīrīšanās procesiem. Līdz ar to tas var veicināt straujāku visu citu uzturvielu uzņemšanu, kas var attiecīgi pakārtot veicināt šo te uzturvielu daudzumu. Kad teiksim, kaut kādas zāles var būt pa daudz, līdz ar to viņas samazināsiet devu. Un tas viss jums parādīsies attiecīgās ainās, ko jūs klasiski ejat, ja jūs lietojat medikamentu. Nu tā kā, bet visādi citādi, teiksim, ja runājam par vitamīniem, tad viņi būs daudz efektīvāki, tiklīdz jūs būsiet tautiskā balansā. Viņi vienkārši veiks savu darbību daudz atbilstošāk, daudz efektīvāk. Nesanāca īsi, bet es ceru, ka skaidrs tāpat cilvēkam, kas bija Miks bija laikam rakstījis jautājumu attiecīgi par šo tēmu. Lūk. Paldies, Daini, vēlreiz. Vai ir kādam vēl kāds jautājums? Ja nav, tad paldies par šo te veselības vakaru. Paldies, Daini. Paldies par zināšanām, ar kurām tu dalies, kuras citi var attiecīgi izmantot un arī celt savu dzīves kvalitāti un veselības kvalitāti. Tiekamies citās veselības lekcijās un jautājiet,
pēc datumiem un Zoom linkiem tam cilvēkam, kurš jūs šovakar ir uzaicinājis. Un gaidiet citas tēmas, tā skaitā, un tiekamies. Jauku vakaru!